Sveicināti! Mani sauc Volds Prancāns, esmu zīmnieks no Liepājas, dzimis Latgalē. Savā dziedniecības praksē es saskāros ar absolūti nepieciešamību izprast cilvēku visos viņa aspektos, jo vesels cilvēks ir tikai tad, ja viņš ir gara, dvēseles un miesas veselumā. Gribot, negribot, es nonācu pie aizvien dziļākiem pētījumiem un atklāju, ka tas gara un dvēseles jautājums ir visbūtiskākais, lai cilvēks kļūtu vesels. Tāpēc pievērsos reliģijas pētniecībai, atklāju, ka kristietība nestrādā, nepalīdz, jo tā reliģija radīta priekš kalpiem, vergiem, zaldātiem, kuri jātur paklausībā. Un paši uzņemties atbildību par sevi, savu veselību un savu dzīvi, viņi ir ierobežoti. Turpinot pētīt citu tautu priekšstatus par šo pasauli, atklāja, ka pa šo te ceļu, ejot caur citu tautu pētījumiem, kuri nav bijuši tik iekaroti un tik ilgi pakļauti kā latvieši, nonācu pie atklājumiem, ka Latviju dainās arī var atrast visas tās pašas gudrības, ko jebkuras citas attīstītas tautas garīgajā pūrā. Un tad es sāku sevi apzināties ne tikai vārdiski, ka esmu latvietis, bet arī ar savu tādu pasaules uzbūves izpratni, kurai ir kaut kāda schēma, kaut kāda struktūra. Un interesēja tad arī, kāda struktūra varētu būt visumā un kāda cilvēkā. Un nonācu pie secinājuma, ka vien un tie paši visuma likumi darbojas neatkarīgi no objekta izmēra, vai tā būtu galaktika, vai tas būtu mikrobs manā ķermenī vai atoms. Uzbūves schēmas ir līdzīgas, darbības schēmas ir līdzīgas, jo izrādās, ka visums ir no vārda viss, tur ir absolūti viss, ir savā starpā saistīts. Un mūsu senči arī to zināja, kad viņi rakstīja par Indras tīklu un par to, kā tas lūpulītis, ko iekustināja šajā pusē, varēja kustināt arī zemeslīdes otrā pusē. Ir ļoti dažādi pētījumi par cilvēka uzbūvi, par viņa ķermeņiem. Dažādas tautas ir nonākušas dažādos atklājumu dziļumos, un es centos savilkt kopā gan to, kas ir indiešiem, kas tibetiešiem, ķīniešiem, un tiek izplatīts tagad visā pasaulē. Arī pie mums Latvijā ir ļoti populārs dažādas jogas kustības, ezotērikas mācības. Kaut arī vārds ezotērika tad nepareizi tiek lietots, jo to tiek apzīmētas slepenās zināšanas, kas nav domāts publiskai lietošanai, bet mēs jau esam viņus padarījuši par publiski pieejamu, un līdz ar to jau būtu jāsauc par eksotēriku. Bet neatkarīgi no tā, kā mēs viņu saucam, šīs tā saucamās slepenās zināšanas, viņas izplatās tagad ar ģeometrisku pātrinājumu, arī akadēmiskās zinātnes ir pieņēmušas, daudzas agrāk noliktas malā, aizliegtas, noputējušas gudrības, jo pirms 1000 gadiem mūsu baltu sencis bija tikpat gudrs, tikpat vietas, kā jebkuras citas tautas. Un no kurienes viņam nāca šī gudrība, kādā veidā viss tas darbojās, un kā to var lietot šodien pie mums, jebkurš no mums, par to tad būtu arī mans nelielais priekšlasījums, kā es to redzu. Tad savā priekšlasījumā mēs iziesim
apmēram tādu veidu saturu. Pirmais par latviešu dievu, par priekšstatu par dievu. Es runāšu tikai vienā aspektā, tas ir, kā viņš ietilpst šajā schēmā, izlaižot tās mūsu sajūtas, tās mūsu iztēles, tās mūsu personifikācijas attiecībās, kurās jūs varat izlasīt ļoti daudzos mūsu domu biedru pētījumos. Man ļoti patīk arī dzejiskā Irēna Saprauskas valoda, kad viņa apraksta latviešu dievu, dainu dievu. Mēs balstāmies vairāk šādā skatījumā uz emocionālu attieksmi, nevis uz struktūrālo sadarbības mehānismu. Es tātad vairāk par to mehānismu. Pēc tam es vēlētos pievērst uzmanību tam statusam, kāds ir Saules dēliem, ka, manuprāt, tas arī nav nekāds mītisks, dzīvisks tēls, bet visnotaļ reāli aprakstītas personas dažādu tautu mitoloģijā. Un tad es likšu priekšā apskatīt to schēmu, kā es redzu, kā ir uzbūvēts cilvēka ķermenis, no kā mēs sastāvam, fiziski un smalkie ķermeņi, katra ķermeņa funkcijas un kā tas viss izpaužās mūsu dzīvē. Tad arī šitie par tiem blokiem, ko es nu pat minēju, kā gara dvēseles un miesas nosacītu sadalījumu. No, tie vārdi, ko es nu pat nosaucu, ir salīdzinoši jauni. Dainās nav vārda gars, dainās nav vārda miesa, bet ir augums. Un ar vārdu gars bieži vien ir domāts tas dažādās tautas dziesmās. Vienā tas ir domāts dvēseli, citā tas ir saukts par dvēseli, citā saukts par dievu. Atkarībā no tā uzdevuma, kurš ir tautas dziesmā aprakstīts. Visinteresantākais tautai varētu likties jautājums par vēli, jo kristīgās baznīcas ietekmē mēs esam pilnīgi nolikuši malā šo saziņas iespēju ar saviem mirušajiem, jo arī ar dzīvajiem cilvēkiem kaut kur citur, kas manā praksē ir ikdiena, jo mirušie tikpat dzīvi kā mēs, tikai bez fiziskā ķermeņa vai jau ar citu. Dvēsele un gars ir nemirstīgs objekts, un ar to var sazināties jebkurā laikā, jebkurā vietā. Jo kristietības ietekmē, kristietības centieni sākumā bija iznīdēt latviešu tradīcijas pilnībā, arī veļu godināšanas tradīciju iznīdēt pilnībā, bet, kā redzat, absolūti nav izdevies, jo tā ir tik dzimtas garam, tautas garam, ka tā cilvēku garam tik nepieciešama lieta, ka tika piekopta par spīti visām represijām, un beigās Vatikāns piekrīt, ka tas tiek saglabāts piešķirot tam kristīgu saturu. Un tagad mēs svinam mirušo piemiņas dienu. Tas īstenībā ir sena baltu tradīcija, ko sākumā apkaroja. Vēl interesantāk manā skatījumā ir praktiska schēma, kā šie smalkie ķermeņi darbojās mūsu starp cilvēku attiecību jomā. Un te ļoti noderīgs sengrieķu priekšstats, kuri nelietoja vienu visaptvarošu vārdu mīlestību attiecību raksturošanai, bet gan ļoti smalki dalīja to. Un es esmu atradis, ka tas dalījums atbilst smalko ķermeņa funkcijai. To jums piedāvāšu apskatīt. Tas, ko jūs tā neatgriežamies atpakaļ. Tā tad par latviešu priekšstatu par Dievu.
Man likās tiešām dīvaini, ka daudzi pētnieki norobežojās no vārda Dievs senākās nozīmes debesis, ko šodienas valodā mēs lietojām kā visums, jeb kosmos. Un es atradu, ka īstenībā tieši uz to arī ir jābalstās. Ar vārdu Dievs mūsu sensis ir sapratis visu, absolūti visu. Mēs daudz esam lasījuši mūsu dombiedru pētījumos par to, ka mūsu sensis ir dzīvojis saskaņā ar dabu, vienoti ar dabu. Un tad tas princips arī to apstiprina. Mēs esam visuma neatņemama sastāvdaļa. Un viss, kas notiek visumā, mūs skar, un tas, ko mēs darām, tas ietekmē arī visumu vai kādu objektu, kuram mēs pievēršamies. Tātad es piedāvāju šajā priekšlasījumā uzskatīt vārdu Dievs kā visums. Un līdz ar to mums nav nekāda problēma būt šajā saskarē. Ja kaut kādās citu tautu reliģijās, kuras ir izveidotas ar valdnieku zināmu nolūku, šī sistēma, kad Dievs ir visums, mums ļauj būt absolūti suverēniem, neatkarīgiem, patstāvīgiem attiecībās ar šo visumu. Jā, jūs atradīsiet tautas dziesmās šos personificējumus, bet tie ir radušies no šīs te personīgās attiecības, kā man nav vajadzīgs starpnieks, lai sazinātos ar visumu, jo mēs esam visuma sastāvdaļa. Mēs esam savienoti par visiem smalkajiem plāniem ar šo visumu. Mums nav vajadzīgs nekāds mehānisms vēl pa vidu kaut kādu baznīca, priesteri, gudrie, sludinātāji. Mēs varam katrs pats būt kontaktā ar visu. Un turpmāk tajās schēmās jūs ieraudzīsiet, kā tas darbojas. Pāriesim pie otra punkta par Dieva dēla statusu. Kristietībā tiek saukts par Dieva dēlu viens cilvēks, kurš it kā tur ir dzīvojis, kāds ebrejs Ješua, bet ja mēs lasām veco derību, kas ir kristietības pamatā un īstenībā ir ebreju svētie raksti Tora tulkojums, neprecīzs tulkojums, brastiņa prāta, kam es pievienojos ar īpašu nolūku, vārds Dievs tur ir likts iekšā. Tas ir pilnīgi nepamatoti. No valodas, no tulkotāja viedokļa skatoties, nebija tiesību vārdu Dievs izmantot tās būtnes apzīmējumā, kas ir aprakstītā ebreju svētajos rakstos. Nekādas sakarības. Palasīšu jums to fragmentiņu, lai atgādinātu šo ebreju priekšstatu par to, ko mums piedāvā kā latviešu dievu. Jo kristietība esot latviešu reliģija, mums saka, un Dievs esot viens priekš visiem, un viņi piedāvā savu priekšstatu par Dievu, bet es uzdrošinos apgalvot, ka tas tā nebūtu nav, jo viņi nonāk pretrunā pašiem saviem svētajiem rakstiem. Tātad vecās derības, pravieša Eicēciela grāmata, pants 3, atklājās tā kunga vārds priesterim Ecēcielam, Busija dēlam, kādai zemē pie ķeburas upes, tur nāstā kunga roka pār viņu. Tātad faktiski viņi runā par kungu, nevis Dievu. Tad tā tas arī ir nosaukts. 26. tā tiek aprakstīts tas kungs, kas viņam parādījies. Un augstu pāri par izplatījumu virs viņu galvām bija saskatāms kaut kas kā safīrakmens, kaut kas tronim līdzīgs.
Uz šā troņa veidojumā bija redzams sēžam tēls, un tam bija cilvēka izskats. Un es redzēju it kā zaigojušu metāla mirdzumu, kā uguni viņa visapkārt un iekšā, no viņa gurniem uz augšu un no viņa gurniem uz leju uguns liesmas apklāja viņu. Arī tālāk, ap viņu visapkārt bija spilgti starojuša gaisma. Kā varavīksne atspīd pie debesīm lietus laikā, tāds bija starojušais spožums ap viņu. Tāda bija tā kunga godības parādība. Kad es to redzēju, tad es nokritu uz savu vaigu un dzirdēju viņu runājot. Es izlaidu to daļu, kur bija aprakstīts tas transporta līdzeklis. Jūs paši varat mājās, Bībele ir pieejama uz visiem stūriem, pašķirt veco derību. Kāds ir aprakstīts transporta līdzeklis, kurā atradās šis žīdu kungs. Ja, savu vizuālam priekšstatam es ieteiktu tagad iedomāties amerikāņu helikopteru priekš transporta, tanku pārvadāšanai. Divi torņi, kurām ir katram pa 4 spārnu propeleri, 2 torņi. Tad tas, kas ir aprakstīts vecajā derībā, ir ar 4 torņiem, tāpat ar spārniem. Tāds super helikopters. Es nevaru iedomāties, ka tam superhelikopteram būtu caurspīdīga virsbūve, kurā varētu redzēt šo tēlu, vai arī, ka viņš būtu tik liels, kā izņemtu pusdebesis. Tas nav loģiski. No tā es saprotu, ka tā ir projekcija. Tika atmosfēra projicēts šī te bilde, tā kā mirāža, tāpēc viņa arī ir tik liela. Tātad ir kaut kāds transporta līdzeklis, ko es uzdīkstētos varbūt saukt par kosmosa kuģi, un kas projicē atmosfērā šo te tēlu. Un tas ir žīdu kungs. Kāds tam sakars ar latviešu dievu? Kontrastam piedāvāšu nelielu latgaļu tautas dziesmu. Es varu pārlikt uzreiz uz valsts valodu, lai nebūtu nekādi pārpratumi. Aiz Daugavas augstu kalnu, maziem smilšu kalniņiem. Tur ziedēja balta roza, sudrabiņa magonīte. Dieva dēli, bāleliņi, sanākuši pušķoties. Un saules meitas, jumpraviņas, sanākuši ziedus raut. Es nabaga cilvēciņš mājiņā noskatījos. Es redzēju sirmu zirgu, jūriņā peldoties. Te piebildīšu, ka tajos laikos ar vārdu jūra apzīmē jebkuru lielāku ūdeni. Tāpēc šajā gadījumā ir runa par Daugavas ūdeni. Es redzēju sirmu zirgu, jūriņā peldoties, tīra vara kamaniņas, izpušķoti kamandilci. Apašam brūnis vārki, turku jāra cepurīte, saules meitas magonītes, izved viņu maliņā. Deva man zelta seglus un sudraba seglu deķi, un es varēju saules meitas pa jūriņu vizināt. Es te neredzu nekādas mistikas. Es te redzu normālu notikumu, kas aprakstīts cilvēciskā valodā ar tiem vārdiem, kādi bija. Jā, kuģi viņš nebija redzējis, tas nabaga čanos. Viņš tāpēc aprakstīja, ka tas tās sudrabots zirgs un tīra vara kamaniņas, ja, kur jūs esat redzējuši tik smagas kamanas, tā būtu zirga mocīšana. Ja. No tīra vara kamanas un sudrabots deķis, tas izrūtājums. Tātad te arī runa par vienu transporta līdzekļu dīvainu, kurš varēja peldēt pa ūdeni, varēja arī krastā izkāpt. Un šīs te saules meitas bija tik draudzīgas, ka uzaicināja šo vietējo iedzīvotāju kopā viņam pavizināties. Pat sapušķoja viņu, ļāva viņam arī stūrēt to kuģi. Viņš vizināja tās saules meitas. Es redzu te reāli aprakstu. Un es domāju, ka nevienā tautas dziesmā nav obligāti meklēt mistiku, bet vispirms tīri prātīgi jāapskatā, vai tiešām tas nevarētu būt reāls gadījums. Piemēram, jūs varētu palasīt Latviju tautas teikas. Pasakas ir ļoti kristietības ietekmētas. Ir atrodams pasakas, kur nebūtu iejaukt iekšā kristiešu priekšstati par pasauli. Bet teikās ir saglabājušies nostāsti bezmaz katrā pagastā. Ir nogrimušās pilis.
pilis nogrimst vai nu kalnā, vai ezerā, bet tur iekšā vēl aizvien ir to piļu iemītnieki. Un pie tiem, tur tajā nogrimušajā pilī var aiziet arī ciemos. Un ja tu labi uzvedies, tad tu varbūt varētu nākt vēlreiz, viņiem pat apdāvina un kaut ko iemāc. Ja tu nemāk uzvesties, tad tā švāk. Labākā gadījumā tu otrais vairs tās durvis neatradīs, viņas vairs nav redzams, vai arī tas cilvēks pazūd un kaut kā jau jāmāc tā tālāk. Šādas teikas mums ir diezgan plaši atrodamas, un es arī ieteiktu paskatīties uz to no racionālā viedokļa. Varbūt, ka tas ir kosmosa kuģis, kurā ir šie tie augstākās civilizācijas pārstāvi, gudrāki par vietēju iedzīvotāju, ir pārvietojušies, uzvarējušies un mums kaut ko mācījuši. Dieva dēli. Mums latviešiem ir viens Dieva dēls vārdā nosaukts, kā zināt, Jānis. Jā, viņš nāca vienreiz gadā. Varbūt, ka tā ir tā diena, kad viņš ir parādījies pirmo reizi. Jā, varbūt viņš šajā dienā regulāri nāca, varbūt, ka tikai vienreiz viņš ir bijis un pēc tam tika apdziedāts. Un tas tika pieņemts par tie svētki. Jāņa ir svētki, tie vienīgie svētki latviešu tradīcijā, kas tika saukt par svētkiem, kad Dieva dēls Jānis nāca. Un ir mums kaut ko mācījis, kaut ko līdzējis darīt, kaut kādā veidā palīdzējis. Tātad šis Dieva dēla status un atgādinošu, kā vārdu Dievs es vēlētos šajā priekšlasījumā lasīt visums, debesis. Tātad debesu dēls, tas, kas nāk no debesīm. Ne tas no saules, saule jau arī debesīs. Ka tas ir domāts radījums, cilvēks, kurš nāk no debesīm. Tātad augstākas civilizācijas pārstāvis. Jūs internetā atradīsiet tūkstošiem materiālu par megalītiskām būvēm, par dažādām citādām sarežģītām būvēm, kuras būvētas pirms 10-20 tūkstošiem gadus, bet mēs šodien savā tehnikas līmenī nespējam to izdarīt, kas tur ir izdarīts. Tik smagus akmens bruķus ne pacelt, ne pārvietot, mēs nespējam. Bet tas ir izdarīts kādreiz. Tātad ir bijuši uz zemes radījumi, kas to ir varējuši izdarīt. Tad tie fiziski apliecinājumi. Es nevēlētos izslēgt šos objektus, šo informāciju no sava redzējuma par visu mūsu tautas vēsturi. Tātad Dieva dēls, ebreju torā aprakstītais kungs nav Dievs. Labākajā gadījumā viņš ir Dieva dēla statusā. Viņš ir parādījies tikai kosmosā, tāpat kā tais latgaļu tautas dziesmas. Ja jūs redzat, kāpēc es viņu neieslēdzu agrāk? Tātad šis ir mans priekšstats, ne jau mans, bet manis izmantotais priekšstats par to, kā ir uzbūvēts jebkurš visuma objekts. Mums ir grūti pētīt galaktikas, mums ir grūti pētīt atomus. Mūsu maņu orgāniem izpratnei vispiemērotākais izmērs ir cilvēka izmērs. Tāpēc es ieteiktu to pētīt visumu cilvēka līmenī. Tātad mēs zinām no citu tautu pētījumiem, ka mums ir 13 ķermeņi. Pirmais ķermenis ir fiziskais, un tas sastāv no šīs zemes elementiem. Ja mūsu dvēseli iemiesotos uz kādas citas planētas, citā saules sistēmā, tad tur varētu būt izmaiņas arī tajos fiziskajos ķermeņos, miesā, augumā. Tam jābūt veidotam no tiem elementiem, kādi ir uz vietas atrodami. Otrais ir ēteriskais ķermenis,
kompetence ir atbildība par fiziskā ķermeņa izskatu, par viņa ārējo veidolu. Kāds izskatās mans ķermenis, ja, kā arī par šī ķermeņa vairošanās funkciju. Trešais, ķermenis astrālais, ir atbildīgs par manu darbību, manu gribu. Teiksim, indieši to sauc par gribašķaku. Centrālā ir sirds rajonā, tā atbild par mūsu sajūtām, emocijām. Ezotērikā to sauc par pirmo mentālo ķermeni. Kā jūs redzat, mentālie ir 4 ķermeņi, un ir pētnieki, kas tos apskata kā vienotu mentālo ķermeni. Jūs varat atrast pētījumus, kur būs uzrādīti tikai 3. Ēteriskais, astrālais un mentālais. Īstenībā mentālais ir piesaistīts 4 energoinformatīviem objektiem, saitēm, vijām, čakrām. Un katrai ir sava konkrēta kompetencija funkcija. Centrālā, jeb sirds energoinformatīvā vija pilda galveno funkciju. Sakiet, es un pielieciet roku pie savu augumu. Lūdzu, jūs taču neliekat pie kompjutera, ja pie brokastu lūciņas, bet pie sirds. Jo tas ir centrālais, viņš visu kontrolē. Viņš salāgo visu smalko ķermeņu darbību, nodrošinot harmoniju. Harmonija latviski jātulko kā dažādu pat pretrunīgu lietu salāgošanu. Piektais centrālais atrodas kakla zonā, atbild par komunikāciju. Kā es varu izteikties? Vai jūs mani saprotat? Vai jūs mani uztverat? Un es redzu, ka jā, tad es saprotu un uztveru jūs komunikatīvā. Tā ir atbildība šajā 5. 6. atrodas pieredzes zonā, un to mēs saucam par 3. aci. Tas atbild pie intuīciju. Tātad sakaru kanāli. Un tautas dziesmās arī par to ir daudz rakstīts. 7. ir sasaistē ar manu radošo daļu, ar to garīgo daļu, kas ir Dieva gara sastāvdaļa. Viņš ir ārpus. Tātad 8., 9., 10., 11., 12. un 13. atrodas ārpus fiziskā ķermeņa, un nodrošināt sakarus viņiem ir 7. funkcija. Tas tātad ir indiešu un tibetiešu, ķīniešu un citu tautu priekšstatos. Tāda schēma, un es atradu, ka tautas dziesmās tam ir apstiprinājums, tātad mūsu senči arī to ir zinājuši, mēs tikai to nelietojam. Piemēram, pirmais, fiziskais ķermenis. Ir milzums tautas dziesmu, kur ir apdziedāts mans augums. Kas tur zied kalniņā, vai zied Dieva, vai ābele? Neizied Dieva, ne ābelē, zied skaistā tautmetā. Otrais, tātad ēteriskais, kas atbild par izskatu. Piemēram, Jānīšam skaista sieva, Pēteram vēl skaistāka, Jānīšam ziediņos, Pēteram sudrabā. Dieva gara skaista balta kalpa puiša Rīga viņa, kaut man tāda gadītos saimnieka dēļ. 3. kas attiecās uz mūsu gribu,
uz to, ko es daru, ir neskaitāmās darba dziesmās apdziedāts. Dod Dievīgi nepagurt, labu darbu strādājot, citiem darbā palīdzot. Par centrālo var kādu piemēru arī Dieviņ tavu likumiņu, laimiņ tavu lēmumiņu, sveši satikās, mīļu mūžu nodzīvoja. Tautiešām galva sāp, man sirsniņa līdzi sāp. Kā sirsniņa nesāpēs, tas mans maizes arājiņš. 5. komunikatīvais. Sēdi augstu tu brālīti, runā lepnu valodiņu, lai no tevis sveši ļaudis piktin pirka valodiņu. 6. Intuīcija. Tādu daru vezumiņu, kādu redzu vilcējiņu, tādu laidu valodiņu, kādu redzu runātāju. Tātad es nojaušu savā sarunu biedra būtību un atbilstoši arī piemērojos. Tās ir 6. ķermeņa funkcija. Šauras man actiņas, es puisīti cauri redzu. Es puisīti cauri redzu, cauri puiša padomiņu. Es domāju, katru meiteni nojaušu, ko tas puisis īsti grib, vai viņš tikai dzēvite lasīs, ja viņš tuvosies vairāk. Tas ir darbs, ko dara 6. centrs, 6. smalkais ķermenis. 7. saitē ar augstāko. Nesabiju biedējama, neceļā traucējama. Dievs bija mans ceļa draugs, laima ceļa rādītāja. Un viss, kas attiecās, visas Dieva dziesmas, faktiski arī mēs varam attiecināt ar 28. 13. Sildi mani silta saule, man nevaida sildītāja, žēla man žēlīgs Dievs, man nevaida žēlotāja. Ja es esmu vienībā ar Dievu, tad man nevajag nekādu žēlotājus. Mūsu sensis ir redzējuši šo sasaist ar augstāko būtību. Domāju, nav īpaši mums jākavē laiks, tautas dziesmas jūs paši ļoti daudz zinat, visticamāk vairāk pa mani, jo visu to miljonu izlasīt ir ārkārtīgi sarežģīti, un lai saprastu, kur dainās slēpjas baltu tautu gudrība, ir stingri jāfiltrē no tiem uzslāņojumiem, jāatbrīvojas, kas ir ieviesušies kristietības laikā, un tām tautas dziesmām, kas ir sacerēts vai pārtaisīties salīdzinoši nesen. Tad vislielākā gudrība, tas sakrālais mantojums slēpjas tieši senākajās, kur mēs nejūtam kristīgās baznīcas priekšstatu ietekmi. Un te, kā jūs redzat, kreisajā pusē es esmu savilcis arī kopā šo te ezotēriķu priekšstatus ar latviešu. Jeb kā mēs varētu arī skatīties uz cilvēka būtību, kuram ir trīs nosacītas daļas, kas savstarpēji cieši saistītas, gars, dvēsele un miesa. Tātad par dvēseli latvieši sauca mentālo ķermeni. Viņš nemirst, viņš nemaitājās, viņš nav atkarīgs no tā, vai fiziskais ķermenis vispār ir vai nav. Jā, tātad, iemiesojoties fiziskai dzīvei, dvēsele aizpildā šīs četrus smalkos ķermeņus. Kam ir tā daļa, kas ir ārpus smalkā ķermeņa, ko varētu saukt par Dievu un gara.
tā nemainās. Nav svarīgi, vai tur ir ķermenis. Savukārt, tas, kas attiecas uz miesu, tātad ir tās funkcijas, kas ir 1, 2 un 3. Šī ir schēma vienam no šiem līmeņiem. Tātad, kāds varētu izskatīties tas, ko citās tautās sauc par čakru. Latvieši to apzīmē kā energoinformatīvo viju, centru. Viņš īstenībā sastāv no 2 objektiem. Enerģētisko un informatīvo attiecīgi tur tie būtiņi. Enerģētiskais centrs atrodas tuvāk mugurkaulu un informatīvais ķermeņa priekšpusē. Bet viņi cieši kopā saistīti ar enerģētisko viju, un tā ir torsiona enerģija. Torsions latviski būtu tulkojams kā vērpes enerģija. Ilgu laiku tas vārds tika aizliegts, kaut arī Tesla viņu bija atklājis. Akadēmiskā zinātnē viņu nolika pat lauktos, jo tas tad lauza visus priekšstats par visumā darbību. Bet šodien ir daudzi zinātnieki atgriezušies pie tā. Torsions ir rehabilitēts un viņš atkal eksistē. Automīlētāji gan to vārdu pazīst. Tas ir tas stienis, kas kreisās labās puses riteņus salāgo. Torsionu stienis. Un viņš tiešām strādā tur uz vērpes enerģiju, tāpēc arī tas vārds mums ir pazīstams. Tātad enerģētiskais ar informatīvo ir cieši saistīts, un tādā pašā veidā informatīvais ir saistīts ar smalko ķermeni. Mana auguma smalko ķermeni attiecībā šajā līmenī, kas ir. Un mana auguma smalkais ķermenis ir saistīts ar atbilstošo visuma smalko plānu. Tātad visumā ir tāda pati struktūra, un tur ir smalkais plāns, ko mēs varam sazināties. Te ir tas pats, bet griezumā. Tātad skatāmies tā kā no augšas. Tātad centrā ir šī čakra, jeb energoinformatīvā vija. Enerģija ir spēks latviski, un informācija ir doma. Pareizāk ir tas, kas tur darbojas. Un ķermenim apkārt ir, iekšā un apkārt ir smalkais ķermenis. Viņi nav tā kā Krievu Matrionā tikai apvalks. Smalkais ķermenis pilnībā piepildā fizisko, bet viņi atšķirās izmēros. Tātad, jo augstāka līmeņa smalkais ķermenis, jo viņš ir lielāks. Un tāpēc es varu tā zīmēt. Tāds smalkais ķermenis konkrētais, un tad šis smalkais ķermenis sasaista visumā smalko plānu, pie kura ir piesaistīti absolūti visi visuma objekti. Vai tas ir tautas dēls Jānis, jeb vācietē Aimā, jeb tas ir kāds koks, krūms vai zirgs. Viņa jebkura būtnes struktūra ir atbilstoša cilvēku struktūrai, un mēs pa attiecīgo smalko plānu varam ar viņu komunicēt. Sazināties. Latvijas zīmēs arī ir līdzīgas schēma attēlot, kā jūs teicat. Ūsiņa zīmē, enerģētiskā zīme, kas faktiski attēlo to pašu principu. Centrā ir tās energoinformatīvās vijas, tie punkti, ir čakras. Uz vienu pusi ir cilvēka smalkie ķermeni, uz otru pusi ir visuma smalkie plāni. Apakšā gaišais punkts ir fiziskais plāns, kurš var būt, var arī nebūt. Es redzu šo te sasaisti tātad baltu zīmēs ar tām gudrībām, kas ir ezotēriķi rīcībā. Tātad šeit tiek piedāvāts priekšstats, kas notiek ar mums
pēc nāves, tas nosacītas nāves, sabrūkot fiziskajam ķermenim. Redzat, apakšā cipars 1, fiziskais ķermenis un augums, tas ir sabrucis, viņš ir pārsvītrots. Kaut kādā laika periodā, tad to dažādi pētnieku domas dalās, kas tur notiek 3., kas 9., kas 40., kas pēc gada, bet nav arī būtiski pats princips, ka tā informācija, kas atrodas gan 2., gan 3., nepazūd sadrūkot fiziskam ķermenim, bet tiek nodota dvēselē. Un dvēsele rīkojas ar šo informāciju, to izmanto, lai radītu vēļu. Vēļas tātad ir tāds kā ēterisks dubultnieks, kurā mēs varam atpazīt savu tuvinieku, cilvēku, ar ko mēs gribam kontaktēties. No savas prakses varu dalīties ar tādiem piemēriem, atnāk, klients, kurš nav paspējis nokārtot godīgi attiecības ar aizgājušo radinieku, ar vecmāmiņu, vai nu klients nebija mājās un netika atvadīties pirms nāves vecmāmiņas, vai arī klients bija sastrīdējies ar vecmāmiņu. Jāsaka arī, ka vecu cilvēku raksturs nevienmēr ir pats saulainākais, labi, ka tā ir, bet kādreiz slimības cilvēki ir nomocījušies tik tālu, ka viņš kļūst īgnis, kašķīgs, neiecietīgs, un viņam pasaule rādās citādāk, un attiecības viņš uztur citādāk, jo sāk jau viņam tur nestrādā organismus tā kā vajag. Un tad tās ķīmiskās vielas, kas tur viņam aizsās asinīs, var radīt nepareizu priekšstatu par apkārtējo vidi. Un mēs varam sanīsties ar savu tuvinieku, pirms viņš ir aizgājis. Un tad mums kremt sirdi un gribētos kaut kā to nokārtot. Un tādam klientam es varu palīdzēt kontaktēties ar šo te radinieku. Ja viņš pats šo priekšstatu lāgā nenotic tam, varbūt nespēja to pats izdarīt, tad zintnieks var būt kā starpnieks. Tad es paprasu, kāds vārds bija tai vecmāmiņai. Tātad, pieņemsim, ka klienta vārds ir Māris vai Maija. Mājas vecmāmiņa Anna. Mājas vecmāmiņa Anna. Un es domās, kontaktējos ar Mājas vecmāmiņu Annu. Tātad konkrētais klients Maija ir tas, tā pasta kaste, caur kuru mēs varam atrast saiti uz viņas mirušo vecmāmiņu Maiju. Man parādās tā vīzija, tas, ko varētu saukt par vēlu. Viņš parādās vizuāli. Es redzu, kāds viņš izskatās. Es aprakstu šo izskatu, un tā ir informācija no otrā plāna, no ēteriskā ķermeņa. Ēteriskais ķermenis, kā es jau teicu, atbild par izskatu. Un šo informāciju dvēseli izmanto, lai kontaktētos. Es redzu, kādu viņi izskatās. Es aprakstu šo izskatu, Maija apliecina, jā, tāda izskatās mana vecmāmiņa. Ar to vēl ir pamaz, tas apraksts ir diezgan varbūt neprecīzs. Tāpēc es aprakstu vēl arī to informāciju no astrālā plāna. Ar ko nodarbojas cilvēks? Ko viņš dara? Viņa gana zosis. Tātad, piemēram, garā kaulaina sieviete, garā tādā sarafānā, gumijas zābakos, viciņu rokā gana zosis. Jā, Māja saka, tā ir mana vecmāmiņa. Ja? Kā es to varēju zināt, ka viņas vecmāmiņa izskatās tādu? Viņa man parādījās. Un tas ir tas, ko mums senči sauc par vēlu.
Ir literatūrā, gan speciālā, gan daļliteratūrā aprakstīti ļoti daudz gadījumu, kad tuvu radinieku mēs redzam pat līdz reālai vīzijai, parādās istabā dēla vīzija, tāds caurspīdīgs dēla tēls, kurš sauc palīgā. Mamma palīdz man. Izrādās, viņš tur kaut kur 30 km nostāk slīkst. Viņš pieķēries pie kāda krūma zara, tur turās tajā pavasarā palu straumē un sauc palīgā. Mamma viņu redz. Tādu piemēru aprakstīt ļoti daudz. Šī vīzija ir tas, ko mūsu senči sauc par vēju. Un tamdēļ arī rudeņos saucamais veļu laiks. Mēs mēdzam kontaktēties ar saviem mirušajiem tuviniekiem, lai pateiktos par to, ko viņi darījuši, un arī par to, ko viņi dara, nebūdami vairs šai saulē, palīdz mums mūsu dzīves uzdevumu pildīšanai. Tātad tā mana vecmāmiņas dvēsele, viņa vienmēr man ir pieejama, jā, tā ir mana radiniece, viņa man palīdz manā dzīvē, un mēs pasakamies par šo palīdzību. Bija bagāta raža, īpaši pateicamies, ja no raža nepadevās, ne jau dvēsele laika apstākļus nosaka. Ir aprakstīti gan literatūrā gadījumi, ka ja tā raža nav padevusies vai kaut kāda darba nav veikušies, ka tad sencis arī sevišķi neglaimoja tā vēlim. Tu man neesi palīdzējis. Bet vienmēr jau ir par ko pateikties, vienmēr ir tā nekad nav, ka nav par ko. Jo katrā mūsu solī mums blakus kopā ar mums ir visa mūsu dzimta. Visa mūsu dzimta. Mēs varam viņu aicināt palīdz. Ja mēs viņu neaicinām, varbūt, ka viņi arī nepalīdz, bet ja mēs viņu aicinām, tad viņš arī palīdz. Un tā ir arī viena no tām funkcijām, kas tautas dziesmās aprakstīt, kā Dievs palīdz. Dievs palīdz. Ar vārdu Dievs mēs varam domāt visu garīgo pasauli. Tajā skaitā mūsu mirušo tuvinieku dvēseles. Arī viņas piedalās šajā Dieva darbā. Apstiprinājumu šīm teorijām mēs redzam arī baltu zīmēs. Un es arī pieeju ļoti praktiski caur šo zīmju nosaukumiem, meklējot viņu racionālo kodolu. Tātad, ja Dievs ir debesis, jeb visums, ko mūsu senči redzēja trejās izpausmēs. Tātad, tur augšā pie trīs stūrīši mēs redzam, ka Dievs ir jau augstākais padoms un palīgs. Jā, laima ir mūsu liktenis, tie mentālā plāna uzdevumi mūsu dzīvē. Un Māra apzīmē visu fizisko, visu, ko mēs varam sajust ar saviem mani orgāniem, plus ar dažādiem mēraparātiem, ko mēs esam izgudrojuši vai ierīcam. Visas fiziskās iespausmes, ieskaitot pērkonu un zibeni un tāds lietas. Es neredzu pērkonu kā latviešu dievu, absolūti. Viņa nav neviena tautas dziesma. Ducinātājs ir, jā, bet viņam nav nekāds var nogalināt un apakt. Tas ir šī līmeņa attiecības. Otrais līmenis grieķu valodā tiek saukts par erosu. Tātad, kā atceraties, tas atbilst ēteriskā ķermeņa līmenim, un ēteriskais smalkais ķermenis atbild par fiziskā ķermeņa izskatu. Līdz ar to arī šajās erotiskajās attiecībās cilvēkam jau ir svarīgi, kāds izskatās viņa partners, ar ko viņš izvēlās būt attiecībās. Šmuka meituška. Kur te man bija? Es jau lasīju tās tautas dziesmas, ja te arī redz tās attiecības. Skaista mana līga viņa, skaista diena, skaista nakti, skaista diena piedarbiņa, skaista nakti plākuļa. Latvieši visu to zināja, sengrieķi nebija gudrāki par latviešu. Trešais līmenis, ko sengrieķi sauc par storgiem. Tas latviski būtu tulkojums kā rūpes.
Man ir svarīgi, lai mans partneris ir drošībā, lai viņam ir gults virs galvas, lai viņš ir paēdis, lai viņš ir siltumā, lai viņam viss ir kārtībā. Ja. Tas ir starpis līmenis. Ja. Kas te mums ir tādas dziesmās no tā? Darba māte, laimes māte, abas viena ceļu iet, darba māte darbu dala, laimes māte samaksāja. Jā, tātad trešais ir darbs, kas nes man laimi, arī uz attiecībām to pašu. Tātad maz darbs, kas veltīts manam partnerim, partnera labā. Ceturtais sirds, smalkais plāns, ko Sengrīt apzīmē ar fīlijā. Latviski tas būtu skaidrojams kā draudzība, partnerība, kopīgas darīšanas. Mēs draudzīgi izturamies viens pret otru, mēs atbalstam viens otru visos mūsu darbos. Mums ir kopīgi darbi, mēs kopīgi audzinām bērnus, mēs kopīgi uzturam māju, mēs kopīgi kopjam savu dārzu, savus lopiņus. Mums varbūt ir kopīgs bizness, mēs varam kopā aiziet uz koncertu, uz hokeju, kopīgas draudzīgas attiecības. Piektais līmenis ļoti interesants, komunikatīvais. To Sengrīt apzīmē ar ludus. Es ilgi meklēju tos vārdus, bet viņam tepat man priekšā bija līderīgais. Kā tur vēl bija latvieši teica, laid ludi, ja? Tu nelaid ludi. Ja? Sengrīt vārds tas ir. Attiecībās tas ir flirts. Ja? Kā ikona. Tas ir tās druskuņā nopietnas attiecības. Ja? Es neuzņemos saistības. Es nedomāju nonākt līdz tam, ka man vajadzētu tevi uzturēt vai kaut ko maksāt. Gribu tikai paflirtēt. Ja? Ludis. Jā, vīriešiem pat vārds tāds ir ludis. Tas ir no šīs plāna. Sestais, intuitīvais. Pragma. Tā mums ir skaistas tautas dziesmas par sesto. Pa piekto, ne? Šauras man atstiņas, es puisīti cauri redzu. Es puisīti cauri redzu, cauri puiša padomiņu. Šauras man atstiņas, cauri redzu tautu dēlu. Kurš būs savai līga viņai asariņu dzērējiņš? Šauras man atstiņas, cauri redzu tautu meitu. Divi krakļi mugurā, abi melni nevēlēti. Intuīcija. Mēs jūtam otru cilvēku būtību. Pragma, jā, šodien arī tas termins tiek lietots. Pragmatiskās attiecības ar prātu. Drusku novirza tur ir. Te nav tikai prāts. Prāts izdara secinājumu, prāts pieņem lēmumu. Nē, faktiski lēmumu vienalga pieņem sirds, bet prāts dod to analīzi. Tātad intuitīvi es uztveru informāciju, jā, ar prātu es viņu analizēju un ar sirdi pieņem lēmumu. Tāds ir parastais process, kas notiek. Šeit ir pareizi atzīmēts pragma, tātad ir objektīvā informācija. Septītā mums ir pazīstama ar vārdu agape. To vārdu arī jūs esat dzirdējuši baznīcu visādos žēlsirdības projektos. Tas tiek lietots. Latviski tas ir tulkojams kā beznosacījuma mīlestība. Bez iemesla un atbildes. Es esmu laimīgs, ja tu esi laimīga. Varbūt pat ar citu cilvēku, vai mēs vispār neesam pazīstami. Ja tu esi laimīga, tad es arī esmu laimīgs. Tāda līmeņa attiecības. Tāds mēs būtu starp vecākiem un bērniem, teiksim, un tam līdzīgi. Un augstākajā līmenī, kur ir 8. 13.
Tas jau ir tas dievišķais, tātad, ka es paļaujos, sengrieķiem nav pie tā apzīmējuma, tad mums jāskat sengrieķu mitoloģija ir piepildīta ar tādiem izpušķojumiem, ka tur vajadzēs kā dziļāka pētījuma, lai atrastu šīs te sakarības, kāds, acīm redzot, tur ir tas dalījums pa dieviem. Viens dievs atbild par to sfēru, viens dievs atbild par šito, tad uz tiem 6 līmeņiem varētu būt 6 dievi, kas atbild par radošo funkciju. Ja jūs atceraties, 8.13. smalkajā plānā ir mūsu cilvēka radošās funkcijas. Viņas varētu sadalīt atbilstoši pa energoinformatīviem līmeņiem sadarbībā ar smalko ķermeni. Lai varētu veikt otrā plāna radošu darbību, piedalīsies 8. smalkais ķermenis. 3. plāna radošu darbību 9. smalkais ķermenis. Tā sadarbība. Vēl es nepieminēju, ka visi smalkie ķermeņi sadarbojas ar blakus esošajiem. 4. centrālais sadarbojas ar visiem, bet visi sadarbojas arī ar blakus esošajiem. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Un tāpēc daudzu pētnieku darbos, ja jūs lasāt vienas čakras aprakstu, jūs tur varat atrast funkcijas no blakus esošām čakrām. Pētnieks nav iedziļinājies būtībā. Viņš ir novērojis dabā, ka notiek tāda veida ietekme, bet viņš nav atdalījis šīs čakras kompetences. Tā, tas bija viss, ja? Te es gaidu jums jautājumus, jeb tēmas turpinājumus, kā man ir ar laiku, kāds uzņem laiku. Ja es neuzņem laiku, tad man jāpaskos pulkstini. Mēs drusku vēlāk tagad iesākām. 11.30 tagad ir. Man vēl ir 10 minūtes. Es nāšu piekritēšu jūsu tam, bet jautājumi. Jautājums tāds. Vai cilvēks spēj mīlēt citu, ja viņš nemīl sevi? Tad kā būs ar 1. un to 4. Kā var cilvēks nebūt daļēji maņaks, vai mīlēt kā citu? Es saprotu, jā. Protams, ka mīlestība sākās no sevis. Pilnīgi neapšaubām. Ja es nemīlu sevi, es nevaru mīlēt vispār. Šeit tika preparēta pa smalko ķermeņa funkcijām mīlestības izpausmes, attiecības. Lai harmoniski dzīvotu mīlestībā, ja labās attiecībās, mums ir svarīgi, lai 2., 3. un 4. būtu līdzsvarā. Ja? Maniakālās būs kā 10% arī to, bez tā tev taču normāls seks nesanāks, ja tev nav nemaz vēlmes fiziskas, ja? Tad tu esi kastrāts. Ir jābūt bišķītai vēlme. Ja? Pirmajā ir jābūt fizisko vajadzību apmierināšanas līmenis. Tas ir normāls, tam arī ir jābūt. Ja? Arī agape ir jābūt. Ja? Tad, ja es nespēju atteikties, teiksim, šķiršanās procesos mēs to varam novērot. Privāti īpašnieciskums cilvēkus izpaužās pārku mēru, ja? Tu esi mans un viss, un cauri, ja? Un ja tu neesi mans, tad tu nebūsi nevienam. Tur nav agapes, nesmakas, ir jābūt arī tajā līmenī. Ja? Mums jārespektē citu cilvēku suverenitāti. Mēs nevaram pārtaisīt citu cilvēku. Tu esi precējies ar šādu cilvēku, tev jārēķinās, ka tāds viņš arī paliks. Tu viņu nepārtaisīs. Mēs bieži vien dzīvojam ilūzijās, ka tur tāds sīk un nebūšanas gan jau laikā, kopdzīves laikā mēs kaut ko mainīsim. Neko nemainīsim. Tikai vajag salikt tā, lai saskaņa pa visiem smalkajiem plāniem. Ja? Un to bieži vien jūt uzreiz. Un es satieku cilvēku uz ielas, un man novibrē. Ja? Tas ir... Nē, bet varētu tā, ka sākot to 1. līdz 13. tad 1.
prasa un 13. dod. To pieaugumu. Pirmais vairāk prasa, un jo augstāk iet, jo vairāk dod. Nē, došana un prasīšana, tas ir līdzsvarā. Tas ir vienādā daudzumā jābūt. Nu, te nevajag salikt tādā veidā pa līmeņiem, jo sadarbība notiek pa smalkiem plāniem. Tavs storijas līmenis ar manu storijas līmeni. Ja mums viņš apmēram sapras, notiek vibrācija un tauriņa vēderā parādās. Es tā pieņemu. Arī paflirtēt kādreiz vajag. Nu, ja tu bez jokiem dzīvo, tad ir garlaicīgi. Vajag taču pajokot arī ar savu mīļoto partneri. Un intuīciju. Jūti, nebija tu darbā, tu biji aizgājis uz to futbolu, man jau riebjās tas futbols, bet tu biji aizgājis. Ir šīs saskaņā, mēs neko nevaram noslēpt viens no otru, un līdz ar to tā saskaņa arī nav piemelojama klāt. Bet mēs varam attīstīt šīs savu smalko ķermeņu funkcijas. Mēs varam attīstīt, ja es zinu, ko mīl mans partneris darīt, kas viņam patīk darīt, kas viņu dara laimīgu. Man tas varbūt nav tik svarīgi. Es respektēju savu partneru vēlmes, un mums veidojās labāka saskaņa. Un ar laiku varbūt man pat iepatīkās tamborēšana. Kas teica, ka transānām nevar iepatikties tamborēšana? Bērnībā man rādīja darbmācībā skolā, kā vajag aptamborēt lakatību. Šmuki izskatījās, viņš var kaut kur ilgus gadus glabājās. Jo katrā no mums ir arī pretējā dzimuma iezīmes. Tas ir tiešā sakarībā ar šito. Nav 100% tīra vīrieša un nav 100% tīra sievietes dabā. Dzimumu vispār nosaka pa 3 atsevišķām skalām. Viens ir ārējie dzimuma orgāni, to, ko mūsu ķemdību namā ierakstā, tas ir puika un viss. Bet ir vēl arī psiholoģiskais. Kā es jūtos? Es jūtos sievieti. Un trešais līmenis, hormonālais. Kā man tās chromosomas tur ir, cik tur viņas ir. Un tad visās šajās skalās es esmu kaut kur pa vidu. Un bieži vien visās 3 ir tieši vidū. Un Eiropā, jūs zināt, daudzās valstīs tagad jau ir atzinuši, rakstīs tev pasē bezdzimuma būtni, vidējā dzimuma būtni. Kā tu, ja? Viņš nezina, kas viņš ir, vīrietis vai sievieti. Viņam tur to nevar uzspiest. Nē, nevajag nolamāt. Viņš tev atbildēs ar to pašu. Viņš ir tāds pats cilvēks. Viņš tāds ir piedzimis. Viņš tu neko nevar mainīt. Cik viņam to chromosomu? Jā, labi. Galvenā un noteicošā, manuprāt, ir tieši psiholoģiskā. Par ko es sev uzskatu? Ja es sev uzskatu par vīrieti, bet esmu sievietes ķermenī iedzimis, un gribu kaut kā uzlabot savu dzīvi, jo es jūtos diskomfortāli, tad es dzeru hormonālus līdzekļus, es izdaru ķirurģiskās operācijas, dzimuma maiņas operācijas pasaulē notiek. Cilvēks ir mainījis. Nu pat Eirovīzijā bija transvestīts. Mēs visi viņu apsmējām. Viņš nav mainīgs, ka sievietī piedzimusi vārdu vīriešu ķermenī. Viņš ir sieviete. Viņš ir sieviete. Tu nekā nevar darīt. Tu neko nevar. Mums ar neko tur nevajag darīt. Katrā no mums ir pretējā dzimuma iezīmes. Vienā no šīm skalām vairāk citā mazāk. Mēs visi esam kaut kur pa vidu. Ja es būtu 100% vīrietis, es būtu riktīgs burlis, vērsis, es nezinu, lops, raupš tāds, karavīrs. Es būtu 100% sieviete, vispār nebūtu spējīga dzīvot, viņa būtu tik maiga un tik nespējīga pastāvēt par sevi. Tas nemaz nav vajadzīgs. Mums ir. Tāmdēļ arī tās chromosomas ir komplektā. Viena vairāk. Vienā no pusēm. Un tikai tas arī nosaka to dzīvi. Nav tik vienkārši tās lietas. Tas mums jāpieņem tomēr. Te nav runa par
par geisma propagandu un par to, ka jāstaigā uz ielu puspuļkiem vīriešiem sieviešu drēbēs un tam līdzīgi. Arī heteroseksuālie cilvēki taču publiski neizrāda savu seksualitāti tā, kā to mēs demonstrēt tie, kas cīnās par savām tiesībām. Tas ir pārspīlēt. Tā ir cita lieta pavisam. Tā ir pavisam cita lieta. Tāpat kā izvērtība un netikumība ir arī ļoti spilgti izteiktiem vīriešiem un spilgti izteiktam sievietēm. Arī piemītu. Un attiecināt to tikai uz gejiem un lesbietēm nav taisnība. Tāpēc es personīgi neatbalstu publiskas geju un lesbiešu kaut kādas demonstrācijas, kur viņi savu seksualitāti demonstrē. Tā ir tā privāta lieta. Es to respektēju, bet nelien man virsū ar to. Jā. Tāpat kā es tev nelien. Es neeju katru garām ejošu sievieti bučot, tāpēc vien, ka es esmu vīrietis. Kāpēc to jādara gejiem un lesbietēm? Tā ir arī tāda smalka gara tēma. Vai vēl kāds jautājums? Jā. Tas budistu vārds reinkarnācija. Tas notiek mums visiem. Spriežot pēc šīs civilizācijas attīstības līmeņa, pētnieki tur tā dalās kaut kur no 500 līdz 1000 dzīvēm mēs jau esam dzīvojuši. Tātad mūsu dvēseles regulāri piedzimst no jauna un no jauna. Un katrai jaunai fiziskajai dzīvei dvēsele pati izvēlas gan vecākus, kam piedzimt, gan laiku, kādu piedzimt, zvaigžņu stāvoklis arī ietekmē, gan tos uzdevumus, kas tā pieredze, kas viņam jāiegūst konkrētajā dzīvē. Viens populārs piemērs, ko es visiem saviem klientiem stāstu, kad, teiksim, iepriekšējā dzīvē es varbūt biju tiesnesis, kurš pārāk stingri notiesāja kādu prostitūtu vai slepkavu. Iegriez riktīgi, nemaz neiedziļinājās. Bet, tiesnesis, viņš ir gudrs cilvēks un cilvēkus pazīstošs cilvēks. Viņam palika tomēr kaut kāds āķīts, kaut kāds ķeksīts, nenoskaidrots. Ja? Viņš neizprata šī tiesājamā rīcības motīvus. Kāpēc tu dzīvo kā prostitūta vai slepkavnieks? Un ja es šajā dzīvē tiesnesis būdams šo jautājumu neesmu atrisinājis, neesmu atradis atbildi uz šo jautājumu, kas man nodarbina, tad tas man bija svarīgs jautājums. Viņš paliks uz nākošo dzīvi. Tagad jūs man visi vienā balsī atbildēsiet, kādā veidā nākošajā dzīvē tiesnesis varētu vislabāk izprast prostitūtas dzīves motīvus. Piedzimt pa prostitūtu, šajā dzīvē grib pa prostitūtu. Tad tu atradīsi 1000 izskaidrojumus, kāpēc tu rīkojies, kāpēc tu dzīvo tādu dzīvi. Jo izvēle vienmēr. Mūsu senču priekšstatos nav tāda, ka Dievs man kaut ko tur dod vai nedod. Dievs dod man padomu, kad es viņam prasu, bet tā ir mana izvēle. Vai es tā rīkojos, tagad vai vēlāk, vai šajā dzīvē vai nākošajā. Man ir šīs suverēnās tiesības uz izvēli. Un tas ir visbrīnišķīgākais. Tas padara to dzīvi tik krāsaini un interesanti. Brīžam pastiepju garumā to mirkli, kad man tas uzdevums jāatrisina. Es dabūju pa nagiem un pārliecinos, jā, Valdi, tev vajadzēja šito, lai tu saprastu. Un nav sliktas vai labas pieredzes. Viss, kas ar mani dzīvē notiek, ir priekš tam, lai es izdarītu no tā notikuma pareizo secinājumu. Mācību gūstu. Mans pareizais secinājums kļūst par manas dvēseles garīgās attīstības ieguvumu kapitālu. Attīstība. Kamēr es neesmu iegūšu šī līmeņa pieredze, es nevaru tikt pie augstāka līmeņa uzdevumiem. Atrisināt tos, nonāk vēl augstākā. Par tām 500 vai 1000 dzīvēm mēs esam sasnieguši diezgan augstu līmeni. Jūs, kas te sēžat, vai jums nebija ko darīt? Šodien kaut kas cits, ko jūsu tuvinieki sauktu par daudz vērtīgāku un vajadzīgāku un nepieciešamāku. Nē,
Sekšķi klausās, ka kāds prancāna mūrus. Kā viņš ludi laiž, ja? Jā, lūdzu? Mūsu tuvinieki mūs vismaz saprot, jā. Jā. Es viņam domāju tā, ka ir gars, kam ir vairākas dvēseles, ko viena dvēsele nāk lejā iemiesojas, un aktīvi savukārt iet augšā pie gara, teiksim, mācās kaut kādas būs un tā padomus vai kā. Tā, varbūt tas ir. Tu esi izlaidis vienu starposmu, manu privāto garu. Ir dvēseles ir dažādi līmeņi. Ir mana dvēsele, kas ir mana privātā, individuālā dvēsele. Un ir cilvēki kopai, teiksim, tautai, arī sava reāla energoinformatīva substance, ko var saukt par dvēseli. Daži tos pētnieki sauc par egregoru, bet tas ir šaurāks. Egregors ir šaurāks jēdziens. To es varu radīt, to es varu likvidēt. Bet kamēr ir dzīves kaut viens pārstāvis, kas sevi uzskata par latvieti, tikmēr arī latviešu tautas dvēsele eksistē. Viņi pilda augstākā līmeņa uzdevumus. Kāpēc tev uz vēlēšanām, ka tu skaidri zini, ka nav pa ko balsot? Šitie, kas uz tiem stabiem izkārt, es taču viņus pazīstu. Es pa viņiem nemūžam nebalsošu, bet man jāiet uz vēlēšanām. Mana tautas dvēsele, kam jāatbild par mūsu tautas likteni. Man saka, man jāiet un jāizdara savu izvēli. Izvēle, atkal, izvēle. Man jāizdara izvēle. Tātad tur runāja par augstākā līmeņa dvēseli faktiski, kura dot uzdevumus. Un mans gars ir Dieva gara sastāvdaļa. Tur nevar vienam garam vairākas dvēseles. Tas ir vienai tautas dvēselei, ir visas tautas piederīgo dvēseles. Tādā struktūrā es to redzētu, bet citādi ne. Vēl jautājumu. Jā. Kas arī atšķir dvēseli no gara, kā viņi izpaužas? Es tikai schematiski struktūrāli parādīju, ka mentālais ķermenis. Viņi saistīti, viņi tajā energoinformatīvā, enerģētiskajā vījumā cieši kopā. Daudzi pētnieki viņus neatšķir kā divus atsevišķus. Arī tautas dziesmās netiek atšķirts. Ja? Man bija jāizmanto citu tautu pieredzi, lai es viņus vispār teorētiski varētu nošķirt to garu no dvēseles. Tautas dziesmās bieži vien ir sajaukt. Par dvēseli sauc garu un garu sauc par Dievu. Tur tie termini arī ir dažādi pielietoti. Nav jau īpaši vajadzības šķirot. Viņi cieši saistīti tā kā tā. Tava dvēseli tavam garam pakļauta. Mūsu senčiem nebija vārda gars, tāda vārda nebija. Tāpēc viņi lietoja vai nu dvēseli vai Dievs. Tāpēc arī savā skēmā bija uzrakstījis dvēseli un Dievs. Kā jau saka, kādreiz izlaika garu, un arī krieviem ir dušā un duh. Tikai tur ir kā pakārtos sanāk otrādi, kā dvēseli ir augstāk par garu. Nē. Es saku, kad viņi saka dušā un duh, tas, piemēram, uzškoja duh. Ja, viņi to sakot kā tādu satīšā raukāt enerģiju, kas dvēseli. Viņi tāda. Protams, ir, baznīcas vidē ir visam citādāks izpratnes vārdām duh piešķirt. Mēs šodien, protams, bieži vien ir izkropļota šī jēdziena pielietošana. Un dušā un duh arī bieži vien tiek sajaukts, lietots kaut kādā emocionālā līmenī. Vajag skatīties tā vārda izcelsmes vēsturi. Dvaša, duša, dzīvības gars. Un arī kristīgajos rakstos, ka Dievs iepūta dzīvības dvašu cilvēkā. Tas būtu kāds? Vai kategorizēt? Nē, īstenībā ir runa par dvēseli, jā. Bet viņi cieši saistīta ar to gāju. Es tikai strukturēt jau noteikti pieredžu rezultātu. Sākumā, kad iepūš to vesmu, tad vēl ir kāds dvēseles aspektus neprastāv. Varbūt, ka tā dvēsele, tā cilvēka redzamā daļa un gars ir tas, kas augstākais, ko mēs neredzam. Jā, tas arī schēmā ir redzams, ka gars ir ārpus fiziskā ķermeņa. Bet
kā viņi dzīvo un sadarbojās tur bez fiziskā ķermeņa, nu, tādu pētījumu ir maz. Nē, te viņi ir nodalīti, jā, tātad pa 4, jūs redzat. 7 ir fiziskajā ķermenī šīs 7 energoinformatīvie centri, jā. Un mentālie plāni ir dvēseles līmenis. Un tas, kas ir ārpus ķermeņa, tas ir tas nezūdošais dieva ķermeņa sastāvdaļa. Tas tāpat kā ledus ūdenī, mēs viņu saucam pa aizgaru, vai īstenībā pa aizgaru sauc tikai zemūdeni. Nebūs tik vienkārši, jo ir svarīgas funkcijas. Katram ir savs darbs darāms. Pa funkcijām jāskatās. Tad kas ko dara? Tad mēs varam arī viņus atdalīt schematiski. Šī schēma jau ir tikai priekšstata radīšanas par to, kā kas darbojas. Jā, kur ir tās funkcijas, bet mums jārēķinās, ka dabā viss ir vienots. Viss ir vienots, viss savstarpēji saistīts. Ja arī tas gars ar dvēseli ir informatīvā vijā, bet tāpat ir dvēseli ar to miesu ir informatīvā vijā. Ja? Viss ir sasaistīts. Klients, kurš atnāk pie manis depresīvā stāvoklī, nespēkā, un es redzu, ka viņam pa visām čakrām ir trūkst enerģijas, mēs vispirms mēģinām noskaidrot tos iemeslus, kāpēc viņam nav enerģijas. Ja, un es jums atklāšu arī to noslēpumu. Ja netiek pildīti mājas darbi smalkajos plānos, ko nozīmē smalkie ķermeņi, manas dvēseles šīs dzīves uzdevumi, ko es pats esmu izvēlējies, ir ierakstīti katrā smalkajā plānā atbilstoši to kompetenci. Tā kā skola ir literatūra, ir matemātika, ir fizika. Un tā arī šie smalkie plāni kompetenci ir. Un katrā no šiem priekšmetiem ir ierakstīti mani uzdevumi. Tie mājas darbi ir jāpilda. Ja es to mājas darbu nepildu, tad man attiecīgajā enerģētiskajā centrā, kas ir saistīts ar šo smalko plānu, trūkst enerģijas, nav spēka, iestājās nespēks. Un tā centrā iedarbības zonā, fiziskajā ķermenī, atrodas orgāni. Viņam nav spēka, tie orgāni sāk nīkuļot. Ja tu to ignorē, tad parādās simptomi. Tu ej pie ārsta, viņš tev saka, aknas nestrādā. Kāpēc nestrādā? Kur atrodas aknas? 3. čakra, infarktais līmenis. Tu nedari to, kas tev jādara. Izdari, izpildi mājas darbu. Parādās enerģija, es redzēju, parādās enerģija, jā, un orgāns sāk strādāt, un viss nokārtojas. Slimības neeksistē. Ir tikai neizpildīti mājas darbi. Viens jautājums no pats kā dzīvdības tomēr vēl, kā jau laiks pēdiet, bet tūkas būtiskais ir 8 rītas, un tā visai mīklājumi. Mums ir 9 kā saules, ja mums diezmāts dzīvdiņā. Un arī indiāņiem, piemēram, viņam šamniskajā redzējumā ir 9 šīs čakras. Ja? Tad varbūt varētu atšifrēt to, ka mums ir 9 un kas vispār tās pārējās. Es nemāku par 9. Es esmu papētījis šito. 8. 9. jau arī ietilpst tajā pašā blokā. To mēs varētu uztvert kā šīs mūsu attīstības līmeņa radošo funkciju iespējas. Ja? 8. 9. ir radošās funkcijas. Un vismaz viņas attiecas uz 2. 3. līmeni, eterisko un astrālo. Tātad, sensis ir reāli pamanījis iespējas radošai attīstībai eteriskajā un astrālajā līmenī. Tā es to varētu skaidrot tagad uz primāru jaunieklis jautājumu. Starp visiem ikdienas darbiem, pienākumiem, vēlmēm un tālāk var atšķirt, kuras tiešām ir tās lietas, kas ir piemēram mājas darbi. Jā, viss, kas nāk to priekšā, ir saistīts ar tavu mājas darbu. Ar tevi nenotiek nekas ārpus mājas darbu. Viss, kas ar mani notiek, tie ir mani mājas darbi. No rīta pamostoties, es pārskatu šo uzdevumu sarakstu, kas man šodien ir svarīgākais darāms.
Jo es nevaru 13 eksāmenus vienlaicīgi kārtot vai 13 mājas darbus vienlaicīgi pildīt. Šodien man svarīgākais būs uzdevums 5. līmenī. Ja? Man jāpārliecina mans priekšnieks, ka es esmu labs darbinieks. Ja? Tas ir mans šodien svarīgākais uzdevums. Es atrisinu šo uzdevumu. Ja? Tad nāk nākošais, pēc aktualitātes. Šo te aktualitātes skalu, jeb uzdevumu prioritātes skalu vajag aktualizēt katru rītu pie pamošanās. Viss, kas ar mani notiek, ir vēl risināt mājas darbus. Ja? Kā mēs nonākam tajā situācijā, ka mēs visu nepildām? Tā tavu izvēle. Es domāju, vienkārši tā problēma jau rodas, man liekas, tajā, ka mēs esam pazaudējuši šo saikni ar savu būtību, un varbūt tās mēs uztveram, ka tie mūsu mājas darbi ir tie, ko sabiedrība grib. Jā. Un līdz ar to varbūt arī rodas tas jautājums, kā mēs izfiltrējam vai kā mēs nonākam pie tā, ka mēs zinām, ka tas, kas nāk pretī, ir tas, kas nāk no kā mājas, un tas, ko man uzliek. Jā, tas ir sabiedrības ietekme. Tātad jau sākot no mazotnes, vecāki mani audzina, kaimiņi mani audzina, skolā audzina, visi mani audzina, visi kropļo manu dzīves uzdevumu plānu. Mazi bērni vēl atcerās. Jā, dvēsele, kas iemiesojusies, būdām mazs bērns, vēl atcerās diezgan skaidri šos uzdevumus. Un tāpēc es redzēju savu. Tāpēc, kad mēs mēģinām noskaidrot kopā ar manu klientu, kur tad viņa dzīves uzdevumi ir aizķērušies, tad mēs mēģinām paskatīties bērnībā. Kādas spēles tu spēlēji, par ko tu sapņoji būt, kādas lomas tu izvēlējies, vai tu esi pārdevēji, vai tu esi kosmonauts. Ja? Un tas norāda uz to jomu, kurā tev jādarbojas. Vai sociālā jomā, vai tirzniecībā, vai administrācijā, vai jāiet karot. Kā, ja? Vismaz to jomu. Ja tu darbojies tajā jomā, tu varēsi veiksmīgāk tikt uz priekšu. Jutīsies laimīgāk savā dzīvē, atradīsi laimi. Mentālā plāna uzdevumi tiks izpildīti. Vai apmēram pateicu? Man ir tikai tā kā komentārs piebilduši, jo cilvēkam varbūt, ka viņa dzīves uzdevums ir arī atšķitināt to, no ieraudzīt, kur ir tās nudēnas norādes, kas tev jādara, ko tev saka, kāds no malas, ne jau gribētu slikt, viņš tev māca ar kļūdām. Mēs jau mācāmies arī caur to, ka mēs mācāmies atšķirt, kur ir tie kropļojumi, kur ir tā patiesība, patiesība. Es piekrītu, jā. Tāpēc jau tās kļūdas svešās arī darām, vai pārliecinātas, ka tā ir kļūda, ja tikai tava kļūda. Vai tā situācija ir tikai tava kļūda, vai arī tā ir pašā situācija es kļūdīju. Bet latvieši taču teikuši, ka kļūdīties ir cilvēcīgi. Katrs, kas dara kaut ko, noteikti arī kļūdās. Man ir tiesības kļūdīties, es regulāri kļūdos. Jo citādāk es nevaru uz to ceļu. Tas ir normāli. Kas ir vajadzīgs? Vajadzīgs atzīt šo savu kļūdu. Pašam priekš sevis. Man nav svarīgi, kā tu komunicē ar atzīt un koriģēt to darbības virzienu. Man liekas, es līdz galam neatbildēju. Sociālā ietekme, jā. Sociālā ietekme mums uzspiež savus priekšstatus par dzīves uzdevumiem. Tie nav manējie. Tie ir vides sabiedrības, kurais esmu nokļuvis uzskati. Ir jāatšķir. Jāturās pie sava. Jā, tā, kā es teicu, bērnībā bija noteikta joma, kurā jādarbojās tev. Tavu dvēseli bija izvēlējusies, teiksim, kļūt par dziedātāju. Vecāki bija nolēmuši, ka tev jākļūst par banķieri, jā, un tagad tu esi kļuvis par banķieri, jo tu esi paklausījis vecākiem, un sabiedrība apkārt visi arī teica, ka banķieris ir viscienījamākais amats. Mēs redzam, te tagad Pareksa un Krājbankas gadījumā, ka tā nebūtu nav. Bet vecāki tā bija ieborējuši, un tas nabaga bērns ir pieņēmis šo savu vecāku priekšstatu. Tas ir ļoti netaisnīgi un nepareizi, ka vecāki uzspiež savus nerealizētos sapņus saviem bērniem. Katra dvēsele ir autonoma un suverēna. Fiziskā radniecībā nav iemesls
iespaidu bērnu. Bērns ir jāpieņem tāds, kas ir. Nav obligāti viņam pabeigt 7 augstskolas. Varbūt viņam pietiek ar 7 klasēm, un viņš Berlīnē uz ielas ģitāru stīgs raustot, jutīsies laimīgs. Un tas, kas sēž tajā bankā, ir dziļi nelaimīgs. Viņš nepilda savus dzīves uzdevumus. Laime ir mentālais plāns. Varbūt tās, es te piedūtot, varbūt meklējot šos dzīves uzdevumus un arī saprotot, vai tu atrodies, un nedažu teikt, pareizā ceļa, varbūt tās ir šīs sajūtas. Sirds saka priekšā, jā. Bet tā dvēsele, ja tu saki dvēsele, atnākot šeit izvēlās. Viņa izvēlās? Nē, viņa izvēlēsies pirms iedzimšanas. Drīz ir pabeigšu. Jā. Tā dvēselīte izvēlējās arī tos nepareizos vecākus. Viņa izvēlējās tās grūtības, kurām viņam būs jāaiziet, kamēr viņš atradīs. Vai arī tā nav? Jā, ir. Kurš ir tas grūtais bērniņš, kurš ir iedzimis un visu laiku dzīvojas apgarotā laimē, pie pareiziem vecākiem visu darīs ļoti labi un skaisti, viņam viss ir ļoti veicies, viss ir tik gludi un tik skaisti, un viņš ir attīstījies. Un ka tas, kas ir gājis ar skarbumu, ar to, ka viņam ir bijis jācīnās ar vecākiem, kas viņam likuši darīt to, ko viņš negrib, ka viņam ir bijis jāsaprot, ka šitā es nevarēšu, ka man jāizdara savādāk. Tā dvēselīte jau izvēlējās arī tās grūtības. Piekrīt. Man jau liekas, ka vispār tā attīstība, ja mēs skatāmies noteikti par laimi un nelaimes. Tā kā to klātbūtni un tās izvēles ir arī tā dvēselē nākot, izvēloties vecākus un piedzīvot konkrētās ķermītes, viss ir saistoši, bet teiksim, mēs esam šeit, mēs saprotam, ka tomēr mēs neesam vienkārši marionetes, kas atrodas kaut kādā traukā, kuras kustina, bet mums ir apzināti jāizvēlās izdarīt, izvēle konkrētās situācijās, un tāpēc varbūt arī tas jautājums, lai uzķertu, kā mēs varam sev palīdzēt, saprast. Tad īstenībā tas vairāk ir jāieklausās, jāattīst šī spēja, ieklausīties sevi. Ir jāuzdrīkstās būt pašam, pašpietiekamam. Varbūt tu būsi vienīgais 1000 kilometru apkārtnē starp 1000 cilvēku, kurš domās kaut ko savādāk, un varbūt, ka tev ir taisnība, un tam 1000 nav taisnība. Ir jābūt pašam, ir jāpilda savi dzīves uzdevumi, vēl ko tu jūti caur sirdi. Sirds ir dispecers, tā ir centrālā vietā. Ar tev tu jūti, un tu pieņem lēmumus brīžiem ļoti nepragmatiskus, tu pieņem lēmumus skaidri apzinādamies, ka sūdi būs. Bet es to darīšu. Jā, to man sirds saka priekšā. Paldies!